ka viņš nevienu brīdi nebaidās no izteiksmes līdzekļiem, kaut kādiem konkrētiem izteiksmes līdzekļiem, lai konkrēti pierādītu savu šo domu. Un manuprāt, tik meistarīgi atrisināt ideju, kur tā pat no kaut kāda filozofiskā viedokļa nav nemaz tik viegli aptverama par šo telpu kā atraujošo starp cilvēkiem, ka viņam tas kaut kādā veidā ir izdevies ekrānā. Bet šī epizoda arī, zinām, ļauj man pārēt uz nākamo punktu, par kur es gribētu runāt, lai tā kā iet tālāk jau šajā sarunā. Un tas ir par laiku, ka Antonioni rada jauna veida laiku uz ekrāna. Viņš tātad līdzšinējais izpratni par to, kā realitāte ir atspoguļot uz ekrānu, viņi principā tiek kondensēti, viņi vienmēr tiek saspiesti. Vienmēr laiks, ko mēs pazīstam kā, vismaz tas nosacītais laiks, kur mēs visi varam pēc kaut kādas konvencijas vienoties, ka mēs uztveram laiku apmēram tā. Ja? Tad, ka šis laiks nekad kino nav bijis līdz tam izmantots. Viņi vienmēr notikumi kaut kādā veidā tiek saspiesti. Antonioni izdara tieši pretējo, viņš tātad laiku izplēš, viņš padara laiku garāku, nekā viņš ir sastopams realitātē. Un iemesls, kāpēc viņš to dara, ir ļoti vienkārši. Viņš uzskata, ka tajā brīdī, ka skatītājs tiks, viņam kaut kādā veidā nācies samierināties, ka ekrāna realitāte ir garāka nekā šī te reālā apkārt esošā, viņš pievērsīsies nevis ārēji redzamajām lietām, bet viņš uztvers to, kas tad ir šis, šo varoņu iekšēnē. Jebkurā gadījumā pats Antonioni to sauc par eksternalizēšanos, ka varoņu šī iekšējā pieredze eksternalizējās ar to, ka laiks ir tik garš, ka mums ir iespēja tik ilgi kaut kādā veidā būt viņiem klātesošiem. Un laika izplašana attieksies gan uz to, ko es teicu, ka piemēram, kad ir kaut kādi neproporcionālas pauzes, dialogos, cilvēki sarunājās kādā īpatnējā veidā, viņi klusē, viņi visu laiku pasaka teikumu, neatbild, kādu brīdi atkal kaut ko pasaka, atkal neturpinam. Un šīs pauzes, un vienlaikus arī šie ļoti īpatnējie vides filmējumi, kas viņam ir raksturīgi, tie tad ir tie, kuriem vajadzētu raksturot šo iekšējo pasauli. Es domāju, ka zināmā mērā Antonioni ir vainīgs pie tās garlaicības, ko mēs šobrīd redzam Eiropas kino. Kaut kādā ziņā pateicoties šim elementam. Jo ļoti daudz no tā, ko mēs šobrīd redzam tādā Eiropas kino, ir saistīts ar tādu noraudzīšanos uz dzīves garlaicību. Mēs rietumē Eiropieši, es šeit nedomāju mēs šeit klapsošie, bet tie rietumē Eiropieši, kas ir rietumē Eiropā, tad viņi noraugās uz savu dzīvi, esot kaut kādā tādā, viņiem pašiem ir garlaicīgi, un viņi ar tādām garlaicīgām acīm paši noraugās uz savu garlaicību un kaut kādā veidā tīksminās par to. Zināmā mērā es uzskatu, ka tas ir tā kā slikti interpretēts Antonioni. Un tas, kas Antonioni ir izcils, tas šeit ir pārvērties kaut kādā tādā bezgalīgā miegā, kurš vienkārši nospiež jebkuru no mums, ka mēs ejam uz tām festivālu filmām un skatāmies mums no jauna, mums tracina, tāpēc, ka tur visu laiku kaut kādu bezgalīgi ilgi skatāmies, kā cilvēks tur attīna kaut kādu plastikas maisiņu vai ne, ar kaut kādām, pārtiku iekšā. Mums ir jāsaprot, ka tas ir kaut ļoti dziļa varoņa pasaule. Ir tas pretīgi, piekrītas. Un tā tad, bet Antonioni to dara gaumīgi. Viņš tiešām to dara ļoti gaumīgi. Viņš to dara tā, ka tas jau šajā fragmentā jūs redzēt, tas ir patiešām tāds stingzinoši, viņš sagrāda skatītāju kaut kādā tādā, saitnieki, viņam vienkārši nākās saprast, kas tad īsti ir noticis ar šiem mīlētājiem un kādā veidā
kādā viņa iekšējā psiholoģija kaut kā ir attīstījusies, bet manuprāt, tas pats interesantākais piemērs tieši no šāda laika izvēršanas viedokļa ir filma tāda Profesija reportieris, pie kuras mēs atkal atgriežamies, ja, viens no fināla kadriem tāds, ko varētu dēvēt par, ja mēs runājām par to dzīves atsvešinātību un cilvēku atrautību vienam no otru, šo mēs varētu dēvēt par tādu nāves atsvešinātības kadru. Daudz no jums noteikti to redzējuši un zinu jau kā klasika, bet es domāju, ka ir vērts to parādīt toreiz. Es runāju par garlaicību, vai garlaicība nav no pašapmierinātības. Nu, tagad noliek paldies nabadzībai, tad saku. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tieši tā, ka garlaicība šajā ziņā ir, bet viņiem patīk pašiem sava tā pašapmierinātība ir, lai arī viņi it kā mums šķiet garlaicīgi, bet viņiem šķiet interesanti. Pašiem tīkināties par to neinteresanti viņu dzīvi. Tad šajā kadrā galvenais varonis ir uz mirkli tā kā nolicies, pagulēt, atpūsties. Viņa draudzene ir izgājusi tā kā, cik saprotu, tur uz pēc iepirkumiem, vai kā Marija Šnēdera tēlo šī jaunā aktrise, kas kā jūs zināt, Sadēļas Tango Parīzē un citas brīnišķīgas filmas, kur viņa tēlojas. Viņa ir šī, viņa kaut kādā ziņā viņa nodod. Visu, mēs neredzēsim šī cilvēka nāvi, bet mēs redzēsim šo bezgalīgo kadru, kur aiz loga visu laiku kaut kas notiks, beigās mēs vēl izbrauksim cauri šīm restēm. Tā ir meitene, ar ko viņš ir bijis lielāko filmas daļu kopā. Ja, tātad ceļojas cauri Spānijai un citām valstīm. Un viņa viņu nodod. Un mums tā īsti nekas netiek paskaidrots. Viņa viņu nodod, principā, Āfrikas kaut kādiem nelielas pluduru valstīgas aģentiem, kas viņu šo varoni nogalina, jo viņi uzskata, ka viņš ir kāds, viņam ir šī cita identitāte. Pirms pat mums ir parādījušies kaut kādi tumšādi, kas varētu likt mums saprast, ka kaut kas tur tā kā slikts. Mēs jau sen zinām, ka nāve ir kaut kā klātsoša. Un interesanti, ka šī epizoda liek domāt par vienu lietu patiešām, ko es domāju, ka viņi pilnībā apliecina šo teorijas pareizību par to, ka laika, tāda tiešām laika sekošana tādam izplēstam laikam ļauj tā kā eksternalizācijas kaut kādai pasaulē, iekšējai pasaulē, tas ir attiecībā uz šo sievieti, jo varonis kaut kādā ziņā vienā brīdī mums ir kļuvis nesvarīgs. Mēs viņam esam tā kā jau tai viņa gultai pāri, mēs esam arī par viņu aizmirstam. Mēs sākam domāt par to, kas ir šī sieviete, kas spēja absolūti tā kā, gan ir tādu, ārprātīgi, nežēlīgu, attieksmi, nodot viņu vīrieti, ko viņa mīl, ja? Tā kā, kas viņu vada šajā situācijā? Te jūs dzirdat, ka fonā mēs dzirdām skaņas, kas notiek telpā. Tā kā tur kaut kā durvis atverās.
tas interesanti, ka Antonioni gadījumā vispār, tā kā, ja domā par filmu fināliem, iespējams, ka starp top 10 būtu 5 viņu fināli. Viņš nu, patiesi māk nobeigt savus filmus.